Ziema nav turisma sezona, taču daudzās Latgales viesumājās ciemiņi tiek gaidīti visu gadu, jo viesu uzņemšana šeit ir kļūsi par ikdienu. Vienu gadu gaitā mainījies piedāvājuma klāsts. Jau 11 gadi kopš lauku turismas mums ir mūsu mājā. Tas aizsākās ar telšu vietām, un tad lēnā garā sākām augt un sākām būvēt arī piedāvāt gultas vietas un kamīnzālīti, arī ēdināšanu. Tā pamazām esam attīstījušies šo 11 gadu laikā. Lauku mājā Upenīte ciemiņus gan no pašu mājām, gan no ārvalstīm īpaši piesaista iespēja nobaudīt Latgales tradicionālos ēdienus, jo uzņēmums ir iesaistījies Eiropas reģionālā kulinārā mantojuma tīklā, kura dalībniece Latgale ir jau kopš 2004. gada. Mums ir kulinārais mantojums, tie ir tradicionālie ēdieni, un tā cilvēki ļoti izmanto to, kad viņiem interesē latgaliešu galds. Tas ir tas mūsu mājas it kā, jāsaka, rozīnīte vai kaut kas tāds, jo mūsu nosaukums ir Upenīte, un mūsu galdā visu cauru gadu ir upenis. Turisma uzņēmēji stāsta, ka atpūtnieki ir kļuvuši izvēlīgāki. Šobrīd nepietiek vien ar naktsmītnes nodrošināšanu, ir nepieciešams nodrošināt arī citas aktivitātes, bet ārzemnieki visvairāk novērtē mūsu dabas daudzveidību, apskates objektus un viesmīlību. Tas pēc pieprasītākais klusums, skaista daba, ekoloģiski tīri produkti. Cenšamies arī viņiem ieteikt, ko Latvijā viņi varētu apskatīties, iesakām kādus maršrutus, organizējam tepatās uz vietas kaut ko. Liela daļa brauc vienkārši pamakšķerēt. Nākošais, tas ir šogad jau ceram, ka arī būs mums dīķis ar karpām, ka nevajadzēs braukt nekur tālu, tepat uz vietas to varēs izdarīt. Turismu uzņēmums lielākoties apmeklē pašmāju iedzīvotāji, taču ir arī citu valstu viesi. Latgales uzņēmēji stāsta, ka galveno turisma tirgu viņi tomēr saskata Krievijā, jo no turienes turisti brauca arī agrāk. Es domāju, ka Latgalē mūsu potenciālie turisti tomēr būtu Krievija. Jo kādreiz mīļā labā Ļeņingrada, tagad Sanktpēterburga un Maskava, tie bija mūsu potenciālie cilvēki, kas brauca pie mums un dzīvoja šeit ilgām vasarām. Mēģinājām atjaunot un nodibināt kontaktus ar Krieviju, jo izsenis šeit Rušonas novads un Aglonas novads bija populārs kādreiz Krievu atpūtnieku vidū. Šeit Aglonā un Rušonā viņiem bija pat nopirkti īpašumi. Lai atvieglotu Krievijas turistu vēlmi apmeklēt Latviju, valdībai būtu jāsamazina birokrātiskie šķēršļi. Mums arī vajadzētu domāt valsts līmenī, domāt un atvieglot šīs turismu vīzu saņemšanas kārtību kaut kā un domāt par atvieglot cilvēkiem šo te iebraukšanas iespēju. Uzņēmēji uzskata, ka turisms mūsu valstī nav prioritāte. Valdība rada vairākus šķēršļus, lai kavētu tā attīstību. Paaugstināta nodokļu likme, ārzemnieku reģistrēšana un citi. Kādreiz tā liekas, ka tu tepat sities, ka tu malni kā tu māki, jo praktiski liela atbalsta nejūtās. Es domātu, varbūt ne tīri finansiāli, bet kaut vai par to pašu informācijas nodošanu. Viesumāju saimnieki ir vienisprātis. Lai piesaistītu turistus no ārvalstīm, nepieciešams valsts atbalsts gan ceļu sakārtošanā, gan arī uzņēmumu mārketingā. Tomēr viņi cer, ka Latgale kā turisma zeme drīz būs pazīstama arī Eiropā.